Natālijas dzīve gan privātajā, gan profesionālajā jomā dalās gluži kā divas ābolu pusītes, ļaujot vienlaikus dzīvot gan latviskajā, gan krieviskajā. Piedod. Алло. Добрый день, да, Игорь. Vārds Natālija ceļojas no mātes dzimtenes Baltkrievijā, savukārt latviskais uzvārds Ābols ir no tēva Roberta. Šobrīd ģimenē Natālija sarunājas krieviski. Bērnībā gan abas ar māsu runājušas latviski, un tēva māte iemācījusi arī latvisku dzīves izjūtu un latviešu dziesmas. Es vēl zinu kaut kādus dažus vārdus, tādus jau latviskus, kurus nelieto vairs nevis gludeklis, bet pletīzerts, nevis priekšsals, bet širce, tas arī no vācu valodas droši vien. Tātad, un kad es esmu, arī tagad, kad es esmu latviešu kolektīvā, man it kā pārslēdzās tā mentalitāte uz latviešu. Bet, kad es esmu krievu, es pilnīgi, bet arī viņas nesaplūst tās mentalitātes. Viņas ir paralēli, tā kā mūsu sabiedrībā starp citu krievu kopienu un latviešu kopienu. Vēl padomu laikā Natālija strādājusi partijas vēstures katedrās divās Latvijas augstskolās, kur pat latvieši dažkārt savā starpā runājuši krieviski. Pēc tam bijusi izteikti latviskā Latvijas televīzija un arī gluži krieviskais pirmais Baltijas televīzijas kanāls. Lūgta raksturot krievu un latviešu kolektīvu atšķirības, Natālija nedaudz kavējas. Es neskatos no malas, es esmu iekšpusē. Vienkārši tu esi tātad tai brīdī, kad ar krieviem tu esi savējais savā vidē. Un kad tu esi ar latviešiem, tieši tas tāpat, bet sajūta tiešām ir savādāka. Es pat neesmu pārliecināta, ka var definēt mentalitāti. Visvieglāk ieraugāmā atšķirība ir dažādie temperamenti. Latvijā dzīvojošie krievi gan esot atturību no latviešiem pārmantojuši, piemēram, smaidot tikpat reti. Es domāju, ka tas Latvijā nav raksturīgs nec krievu, nec latviešu kolektīviem. No mūsu latviešu kolektīva, no televīzijas kolektīva, viena mūsu kolēģi, režisori pat vienreiz man pateica, ko tu visu laiku smaidi. Doma bija tāda, kā muļci, ko tu teju un smaidi. Tomēr vislielākā plaisa vērojama nevis temperamentos, bet gan skatījumā uz dzīvi. Latvijā dzīvo un noslēgtos krievu kolektīvos strādā daudz tādu cilvēku, kuri šeit atrodas tikai ģeogrāfiski, jo par savu prezidentu viņi nesauc Zatleru, un viņu dzeltenās preses varoņa nav viss kāds no mūsu malačiem, bet gan Sobčaka vai Pugačova. Latvija viņu vērtību skalā nav pirmā. Redzi, es, piemēram, neesmu tāds cilvēks. Es interesējos par visu, kas notiek Latvijā, par kultūru, par visu ko, bet es ļoti kritiski noskaņot pret mūsu valdību. Natālija palikusi atmiņā ar autoru projektu Šokšovs, taču nemazāk būtisks ir pēdējo gadu darbs, kā producentē veidojot ziņas Latvijā dislocētajam Krievijas TV kanālam Pervī Baltijskī kanālu. Atzīstot divu Latvijas informatīvo telpu, krievu un latviešu eksistenci, Natālija pieder tiem, kas domā, citāda situācija diez vai ir iespējama. Tā atšķirība īpaši tagad ir, teiksim, ja mēs runājam par informāciju, ir materiāla atlasē, jo tas, kas varētu interesēt krievus, tas varbūt mazāk interesē latviešu, īpaši tagad, kad tie procesi aizgāja diezgan tālu un ka mēs esam diezgan tomēr attālinājušies. Viss tā oficiālā informācija, kas tiek pasniegta latviešu auditorijai, ar kaut kādu pozitīvu pieskaņu, krievu auditorijai tiek pasniegt tomēr ar tādu no tāda kritikas viedokļa. Lai arī viņas izklaidējošie raidījumi nacionalitātes nešķiro, zīmīgi, ka Natālija savā personā tomēr neredz žurnālistu, kas varētu palīdzēt informatīvo plaisu pārvarēt, kur nu vēl mēģināt viest izpratni un samierināt abu pušu tik kategorisko vēstures skatījumu. Droši vien, ka es netaisītu politisku ziņu latviešu auditoriju, jo tīri emocionāli arī pēc pārliecības es esmu krievu iedzīvotāju. Es saprotu vairāk, es domāju, ka viņu
tā apvainošanās, un tas ir pamatotas. Šitā, jā. Natālija apstiprina, ka Krievu auditorijas attieksme radīs aizvainojums, nesaņemot pilsonību pēc neatkarības atgūšanas. Daudzi sajūtās atstumti. Jo tad, kad 90. gadu sākumā bija referendums, Krievi arī kopā ar latviešiem nobalsoja par Latvijas neatkarību. Bet tajos laikos ne visi Krievi un liela daļa Krievu cilvēku, kas dzīvoja šeit, pat piedzima šeit, nesaņēma pilsonību. Un viņiem nācies iet caur to naturalizācijas procedūru. Un kopš tiem laikiem, un cilvēki, tie, kas bija vecāki cilvēki gados, viņi līdz šim laikam, viņi ir ļoti apvainoti. Jāatzīst, ka ir ne tik vien bēdīgi, bet arī nepareizi, ka caur šo un vēl senākiem aizvainojumiem abas puses gadiem ilgi skatās uz jebkuru ikdienas notikumu. Atliek cerēt, ka nākamajās paudzēs atradīsies tie cilvēki, kas spēs laust šo tik postošo inerci, jo riņķa dances ap aizvainojumu var būt arī bezgalīgs. Vēsturi mēs traktējam katrs no savas šodienas pārliecības, bet atkal tā vēsture izveidoja to pārliecību, ja? Tas tiešām nav viegls uzdevums. Visiem kopā pārkāpt pāri savai vēsturē vismaz tik lielā mērā, lai reiz notikušas netaisnības tagad ietekmētu iespējami mazākā veidā. Jo kamēr tas nebūs noticis, katram iesaistītajam jārēķinās, ka gribi vai nē, nespēsim būt līdz galam laimīgi arī pavisam privātās situācijās. Es varu dziedāt zīņģis ar latviešiem, bet tas man būtu absolūti kaut kā kaut kā tā jocīgi, ja būtu kāds Krievs kompānijā, kas no malas to vērotu, ja? Un atkal, dabiski, ka Krievu kompānijā es jūtos kā absolūti dabiski. Tikpat dabiski latviešu kolektīvā, bet tikai, kad nav novērotāju tam. Tātad divas mentalitātes paralēli un nesajaucoties.